Ceturtdien, 1. septembrī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Sušakovs un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks svinīgi atklāja Rīgas 40. vidusskolas jauno ēku Akas ielā 10. Pasākumā piedalījās Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš. Līgums par ēkas Akas ielā 10 restaurāciju starp Rīgas domi 40. vidusskolu un CRNDR tika parakstīts šā gada 25. maijā. Vasaras periodā ēka ir pilnībā restaurēta, un tajā mācības uzsāks 520 skolēni. Skolu tīkla pilnveides pasākumu ietvaros Rīgas 40. vidusskolas vajadzībām pašvaldība varēja piedāvāt ēku Akas ielā 10. Pēdējā skola bija Rīgas Lomonosovo Krievu vidusskola, kura tika likvidēta un pievienota Rīgas 40. vidusskolai. Lielākā daļa bijušās Lomonosovo skolas audzēkņu turpinās mācības atjaunotajā skolas ēkā jau kā Rīgas 40. vidusskolas skolēni. Skolas aktu zālē sapulcējās skolotāji, skolēni un viņu vecāki. Prezidents Andris Bērziņš, Rīgas mērs Nils Sušakovs un vicemērs Andris Ameriks, kā arī augstu stāvošie viesi apsveic skolēnus un skolotājus ar jaunās ēkas atveršanu. Firmas pārstāvi, kuri restaurēja skolu Akas ielā 10, svinīgi pasniedza skolas direktorei Galinai Jefremovai atslēgas no direktora kabineta. Pēc viesu svinīgas apsveikšanas skolēni uzstājās latviešu, krievu, angļu, franču un vācu valodās. Pagāstu tikumiem cēliem. Aujourd'hui, neue Schüler bei uns zu begrüßen und wir hoffen, den Environment. Our school has been allotted a new edition. 20 классов нашей школы. Пусть просвещение, свет горит. Pēc tam delegācija devās uz klasēm, kur skolēni varēja uzdot jautājumus augststāvošām personām. Vai jūs bijāt liels palaidnis skolā? Palaidnis. Bijāt? Nu, nepārmērīgi. Man pirmā skolotāja teica, ka es esmu bijis godīgs neesot darījis pār mazākiem, ja tas ir tas svarīgākais man šķiet. Nils Sušakovs, Andris Ameriks, Andris Bērziņš un citi ciemiņi apmeklēja skolas virtuvi. Virtuves mēbeļu lielākā daļa ražota Latvijā. Virtuve ļoti komfortabla pēc ciemiņu vārdiem, nesliktāka kā restorānos. Tālāk ciemiņi apmeklēja sporta zāli un uz skolas plāna fasādes atstāja savus parakstus. Sporta laukumā skolēni un viņu vecāki varēja aprunāties ar skolas ciemiņiem. Мы в общей сумме за последние 2 года вложили в ремонт школ и детских садов 37,5 миллионов латов. Это был рекордный объем с 1991 года. И в следующий мы эти объемы будем сохранять. Мы чувствуем себя, что мы свое домашнее задание летом сделали или выполнили. И из 275 учебных заведений Риги мы отремонтировали 202 по таким или другим ремонтным работам. 4 школы отремонтировали полностью. Skolas direktore pateica, ka ir gaidījis šo dienu no tā laika, kad iestājās 40. vidusskolas direktoras amatā. Noslēgumā prezidents Andris Bērziņš pasniedz skolas direktorei basketbola bumbu, kā viņas skolas skolēnu spēka simbolu.